1500 metru sievietes. Tika dots 1500 metru distancē sievietēm, bet uz apbalvošanu tiek aicināti šķērmetēji vīrieši Žanis Andersons, Jelgavas novads, Ričards Griezītis Sigulda un Patriks Gailovs Arkādija. Uz apbalvošanu aicinam arī 200 metru skrejējus zēnus Jāni Silovu, Auseklis, Gintu Jarašanu no Saldus un Arturu Isājevu no Jelgavas. Savukārt meitenēm uz apbalvošanu 200 metru skrejienā tiek aicinātas Agnese Besikirska, Kandavas novads, Daniela Supe, Valmiera un Paulas Kalberga, Auseklis. Es negaidīšu vēl krastu. Jā. Es Paulai dodu nekā. 8:40. Naktī varbūt tas ir vēl. Var jau 9. Kad sniegs ritīgi bērnu pucenis, dziesmas tad jau. neredzēt neko. Tad visi moči. Mēs jau praktis šitā. Austrija iedod Paulai. Viņa čīks, ka viņai grūti. Iedod izstāsti, kā tur ir. Tad 400. Es tev paldies. Austras iedeva savu svētību, tagad tu baigi nav. Sirds dzirdēja vēl kā. Tas strādā. Patreiz skriena vadībā Patricija Cīrula no Arkādijas, bet dalībniecēm jāveic vēl nepilnā 800 metri vadošajām dalībniecēm. Tātad lūdzu Patriks Gailovs, Ričards Griezītis, Žanis Andersons tiek gaidīti uz apbalvošanu. Tāpat Artūrs Isājevs, Gins Jarašuns, Jānis Silovs. Un Paulas Kalberga, Daniela Supe un Agnese Besikirska. Lūdzu, nosauktajiem ierasties uz apbalvošanu. Tātad 200 metru zēniem skrējiens vēl tiek koriģēts, tātad tiem būs mazliet jāuzgaida, bet aicinām Patriku Gailovu, Ričardu Griezīti, Žani Andersonu un Paulas Kalbergu, Danielu Supi un Agnesi Besikirsku. Uzmanību apbalvošanai. Apbalvojums Portland kausa vieglatlētikā uzvarētājas meitenes 200 metru skrejienā. Un uzvarētājas apbalvos Liepājas sporta skolas vieglatlētikas treneris Daiga Skundre. Trešajā vietā Agnese Besikirska no Kandavas novadā ar rezultātu 27,82. Treneris Indulis Matīs.
Otrajā vietā Daniela Supe no Valmieras ar rezultātu 27,49. Trenere Baiba Kolkone. Un uzvarētājas godā Paula Skalberga no Alsetjā. Viņas rezultāts 27,02. Trenere Mārīte Lūse. Apsveicam uzvarētājus. Iekšā.